Ko mums nesīs šī gada jūlijs no astroloģiskā viedokļa? Īsumā, jūlija sākumā vēl varam paspēt realizēt idejas, uzsākt kaut ko jaunu, slēgt darījumus, bet no jūlija vidus sāksies periods, kad labāk piebremzēt, izlabot kļūdas, uzlabot esošo un nesākt jaunus projektus. Jūlijs būs interesants, un lai uzzinātu personiskāku prognozi, iesaku iegādāties manus video katrai horoskopa zīmei atsevišķi. Tur ir aprakstīts, kas konkrēti, piemēram, Vēzim vai Skorpionam būs aktuāls jūlijā. Kādus notikumus astroloģija un taro kārtis prognozē darbā un attiecībās, kādas enerģijas būs vadošās dzīvē šomēnes. Šos 12 video var atrast, uzejot uz mana profila un nospiežot linku. Un pirms apmaksas ievadiet promo kodu jūlijs, tad būs 50% atlaide tiem, kas skatās šo manu video. Tātad tagad pastāstīšu vispārīgi par jūlija astroloģisko fonu, kam mums visiem vajadzētu gatavoties. Ja jūnijā visas planētas kustējās taisnā virzienā, enerģija plūda raiti un ātri, mēs paspējām atrisināt daudz uzdevumus, tad jūlijā temps sāks samazināties, notikumi kļūs lēnāki, daudz kas sāks atlikties, būs atgriešanās pie kaut kādiem veciem darbiem vai projektiem vai lietām. Tas viss notiks tāpēc, ka jūlijā uzreiz vairākas planētas sāks palēnināties un pēc tam vispār sāks retrogrādu kustību. Mēneša sākumā tas būs Neptūns un mēneša vidū Saturns un Merkurs. Līdz ar to būs novērojamas visādas apstāšanās pasaulē, politikā un mūsu darbos. Biznesā, piemēram, var izjukt kaut kādi plāni, var notikt aizkavēšanās darbos un vispār miskomunikācija starp cilvēkiem. Visbremzīgākās dienas būs no 16. līdz 20. jūlijam. Galvenais šajā periodā ir nesteigties. Vislabāk ir atpūsties dabā, īpaši pie ūdens, pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un Merkura retrogrādā no 18. jūlija līdz 11. augustam labāk vispār neuzsākt jaunus projektus. Ir tīpaši tādus, kas ir saistīti ar transportu, ar komunikāciju, ar mācībām un tehnoloģijām. Jo tas, ko uzsāk šādā periodā, kad ir retrogrāds nākotnē, varbūt būs jāpārtaisa, varbūt vilšanās. Priekš kam mums liekas čakars vajadzīgs? Tajos datumos labāk ir pievērsties pagātnē, kaut ko pārrakstīt, pārstrādāt, pārskatīt. Tātad viss, kas sākas ar priedēkli pār. Bet ne viss ir tik slikti. Jūlija sākums būs tāds maigs un silts, pilns ar rūpēm un iedvesmu. Un astroloģiski būs atbalsts mājas darbiem, mājīguma radīšanai, atpūtai kopā ar ģimeni un mīļajiem. Jūlija pirmajā pusē ir labvēlīgi sākt remontu, pabeigt mājas darbus, rūpēties par savu veselību, par ģimeni. Turklāt šogad Vēža zīmes sezonu ietekmēs Jupiters, kas ir skaitās lielas laimes planēta. Tas palīdzēs mums atjaunot resursus, darīt kaut ko patīkamu un vispār būt sirsnīgākiem. Venēra Dvīņos jūlijā dos mums lielāku vēlmi flirtēt, komunicēt, mācīties, apmainīties domām ar saviem partneriem. Šis būs labs laiks, lai iepazītos, īpaši ceļojumos, kursos vai vienkārši internetā. Tā kā liekam sludinājumus tie, kas ir vientuļiem. Kā parasti, mūs ietekmēs arī pilnmēnes un jauns mēnesis. 10. jūlijā būs pilnmēnes Mežāzī, un tas dos mums iespēju atskatīties un saprast, kur mēs vispār virzamies, kādi mērķi mums ir aktuāli un no kuriem mums vajadzētu atbrīvoties. Tas palīdzēs sakārtot prioritātes. Un 24. jūlijā būs jauns mēnesis Lauvā. Šīs būs ļoti spēcīgs jauns mēnesis. Tas būs laiks
jaunu personīgo mērķu izvirzīšanai, īpaši saistītus ar radošumu, biznesu un pašrealizāciju. Lauvas tēmas tātad. Līdz šim jaunajam mēnesim ir svarīgi padomāt par to, ar ko jūs vēlaties tikt pamanīti vai ko jūs vēlaties pateikt, kādu savu talantu vēlaties parādīt pasaulē. Tomēr, ņemot vērā retrogrādo Merkūru, tieši šajā augošajā mēnesī nav ieteicams sākt jaunus projektus. Labāk ir atcerēties kaut kādus iepriekšējos darījumus vai darbības, kas bija saistīti ar jūsu pašizpausmi. Un pēc šī jaunā mēneša iestāšanās jūs varat tajos kaut ko labot, mainīt un palaist vēlreiz, dot tiem otru iespēju. Pašās jūlija beigās palielinās konfliktu un ugunsgrēku riski. Ir īpaši svarīgi nepārslogot nervu sistēmu. Un visticamāk, tad arī beidzot sāksies īsta karsta vasara. Ir labi arī mēneša beigas veltīt ģimenei, mājām un savai iekšējai pasaulē. Jā, starp citu, jūlijā būs daudz mēnešu dienu bez kursa, jeb tā saucamais čika laiks. Tāds dīkstāves dienu skaits, tā kā ir jūlijā, viena mēneša laikā ir ļoti reti sastopams. Ko tas nozīmē priekš mums? Lietām, kas sākas, kad mēnesis ir bez kursa, nav perspektīvu. Nebūs gaidītā rezultāta. Un šādās dienās nevajadzētu sākt neko svarīgu, neko jaunu, neplānot kaut ko nozīmīgu, neparakstīt līgumus, netaisīt operācijas, nepirkt kaut ko lielu. Iesaku pierakstīt šos datumus un plānot jūliju, tad ņemot vērā šīs tukšās dienas. Tas ir 3., 8., 11., 13., 24., 30. un 31. jūlijas. Redz, cik daudz. Lūk, visu šo apskatot, redzam, ka jūlijas mums nes palēninājumu. Šis laiks aicina mūs atjaunoties, pārdomāt, kaut ko labot, pielāgot savus plānus. Un tas jau īpaši attiecas uz jūlija otro pusi, kad tātad vairākas planētas būs retrogrādas. Tāpēc jūlija otrajā pusē neplānojam nekādus svarīgus pasākumus. Bet nevajag, protams, tagad baidīties. Retro planētas nav par neveiksmēm. Tās mums palīdz apdomāt dzīves maršrutu un izlabot kļūdas, uzlabot kaut ko un pamēģināt pēc tam to vēlreiz. Tātad dot otro iespēju. Un galvenais šomēnes ir saglabāt vēsu prātu un nekur neskriet pa galvu, pa kaklu. Un, lai vienmēr būtu informēti par debesu lietām un izmantot to savā labā, droši piesako un saglabā video. Lai foršs jūlijs!